Labdien! Mani sauc Sofija Šarkauska. Es mācos Līvānu 1. vidusskolas 1. klasē un darbojos folkloras kopā Cēlīts. Ja uzminēsiet manu mīklu, uzzināsiet, par ko būs mana pasaka. Mazs vīriņš zaļām kājām. Nu, kas tas ir? Lūdzu. Sienāzis. Jā, tas ir sienāzis. Klausaties pasaku. Skudra un sisenis. Skudra strādāja visu vasaru, taisīja sev māju un krāja pārtiku ziemai. Sisenis tik lēkāja un sisināja. Sir, 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 silti ir, jauki ir. Pienāca rudens, uznāca augsts laiks, un siseņam nebija ne mājas, kur sildīties, ne pārtikas, ko ēst. Badā novārcis, viņš gāja skudrai palīdzību lūgties. Sir, 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 augsti ir, slikti ir. Skudra jautāja, ko tu par vasaru darīji? Sisenis atbildēja, es pie zemes situ kāju, lēkāju un sisināju. Skudra atteica, nu tad lēkā un sisini vien tālāk. Kad tu nestrādāji, tev būs jāmirst badā. Tā nu slinkajam siseņam bijis no bada un augstuma jānobeidzas. Bet tagad es jums pastāstīšu atgadījumu no dzīves, kā manai draudzene ar lielo zaļo sienāzi gadījās. Abas ar draudzeni mēs gulējām zālē un sauļojāmies. Te pēkšņi draudzene iekliedzās un uzleca kājās. Viņai uz vēdera uzleca lielais zaļais milzis. Jūs varat iedomāties, viņš bija ļoti liels. Un no trakā kliedziena nobijās arī sienāzis. Tā nu gan tiesa, ka bailēm lielas acis. Paldies, ka klausījāties!